Man īsas 3 daļīgas skices par tēmu vidējās paudzes, vidējais latvietis, kurš kā citāts ņemts, atsaucoties uz vienu no vidējā latvieša portretējumiem īsfilmas formātā, un līdz ar to tad arī kļuva par atslēgas vārdu šim te vēstījumam. Mazliet turpinot 2 no Ingonas pieteiktajām idejām iepriekšējā vēstījumā, lai gan man nebūs par bērnu literatūru, kaut gan arī bērni drīkst lasīt. Un arī bērni drīkst lasīt arī drusku pieaugošāku literatūru un visā citādi. Doma ir tāda par šo te vienkārt par ideja par kaut kādu, teiksim, harmoniju vai kā citādi intonācijās atrašanu. Un manā izpratnē, piemēram, vidējās paudzes, vidējais latvietis kā tēls jau vairāk nekā 10 gadu garumā latviešu literatūrā, proti piedāvā tādu skaistu balansu starp to, ka mums ir skaudri dramatiskā intonācija, un tādai ir jābūt, un tas ir ļoti jēgpilni, un otrs puses ir jābūt arī pilnīgi citādākai. Un ir lieliski, ka mums tāda ir. Tas ir viens, tā citas idejas tad vēl tā laikgaitā. Bet, lai iezīmētu šī te savu aplūkojumā jautājuma precizitāti un skaidrību, tādu improvizētu laika līniju piedāvāšu. Proti, improvizētā laika līnija, laika skala, lai šajā sociāla antropoloģijā izmantotu apzīmējumu vidējais latvietis ieraudzīt noteikti literāru tēlu statusā un funkcijā. Datē apmēram no 2005. gada līdz 2016. Ar to domājot pašlaik pēdējo tādu gan teksta liela formāta, gan arī kino pieteikumu, lai gan, ja godīgi, tad liekot klāt arī visjaunāko no laikrakstiem, mēnešrakstiem konteksts, tad būtu jāliek klāt arī 2017. gads. Tad jau vairāk nekā 10 gadu vairāk ir šis te noteiktais tēls. Proti, gribētu pievērst uzmanību tam, kā zīmīgi ir 2007. un 2009. gads latviešu literatūrā. Jo 2007. gadā iznāk gan attiecīgi grāmata, proti vidējais latvietis un Rainis, ar norādi īsi pirms tam internetu žurnālā Satorika pirms apkopošanas grāmatā vairākus gadus jau šis te vidējais latvietis ir dzīvojis laikraksta Rīgas žurnāla Rīgas laiks lapusēs. Ar to domāju Ilmāra Šlapina versiju par to, kas ir vidējais latvietis. Akurā 2007. gadā nāk klajā arī Māra Bērziņa, sauksim par stāstiņiem, lai vieglāk. Jo par žanrisko piederību šodien nestrīdēsimies. Pirmā reize, kad parādās publiskā apritē Gutenmorgens. Ja skatāmies tālāk, 2009. gads, iznāk Ilmāra Šlapina anekdotes par vidējo latvietu un konkrētiem cilvēkiem. Un 2009. gadā nedaudz papildinātā versijā, bet atkārtoti iznāk Māra Bērziņa Gutenmorgens. Abos gadījumos, protams, redzēt vizuālā tēla vāciņu noformējuma atšķirības, bet Māra Bišofa ilustrācijas arī kā viena no firmas zīmēm šai gadījumā. Ir tā, ka, protams, jautājums par to, kurš tad ir tas īstais vidējais latvietis, kur es šai gadījumā iedomājos, lai gan, protams, te skaista salīdzinoša paralēla var veidoties arī plašākā kontekstā. Proti, manas šobrīd precizētās un precizējošās sadaļas ietvaros, es mēģināšu vairāk jūsu uzmanību un arī savu uzmanību vairāk veltīju šīs skalas labējai pusē, bet, ja īsi un tikai tādā statistikas pirmajā lasījumā iedziļinās Ilmāra Šlapina, sauksim tās par anekdotēm, par vidējo latvieti. Proti, tad šobrīd, neveicot statistisko analīzi pilnā apjomā, nesaskaitot, cik reižu katrs no šiem te tēliem parādās, bet vienkārši tikai saskaistot tā, kādi vispār latvieši Ilmāra Šlapina šajos tekstiņos parādās, tad tur ir visvairāk, protams, vidējais, bet ir arī malējais, parastais, katrs, pārākais, praktiskais, un tā tālāk. Tad viss apzīmēm, kāds ir latvietis attieksmē, pret kuru var salīdzināt šo te vidēju. Ir tā, ka, ja mēs tomēr manā izvēlē vairāk uzmanības veltīsim tam labās puses, proti šim te vidējam latvietim, tad, kurš turklāt ir iegūs arī tādu personalizētu šo te vārdu, tad tam ir arī pat nosaukums personu vārds ar zīmīgām piesaistēm, par tām mazliet vēlāk.
ir tā, ka pirmo reizi, ja ticēt autoram uz vārda, proti šis te tēls parādījās publiskā telpā lasījuma formātā 2006. gada prozas lasījumos. Ar piebildi, ka autors pats klāt nebija, un šo te tekstu vairāku kopumu viņa vietā lasīja aktieris, kurš bija speciāli dekorēts ar krekliņu, ar uzrakstu Gutenmorgens, lai aktierim vieglāk attiecīgi identificēties ar lasāmā darba šo te tēlu. Un proti tas, ka šim te attiecīgi aktierim ir arī vārds, tas varbūt arī nav nejauši, jo tad, kad 2013. gadā nāk klajā audio grāmata, tad attiecīgi aktieris Eriks Vilsons ir tas, kura balsī mēs šobrīd jau, bet īstenībā sākot jau no 2006. gada, īstenībā dzirdam, kā runā Gutenmorgens, tad vidējā latvieša balss ir Erika Vilsona balss. Vēl mazliet par to precizitāti, 5. un 6. gads. Ļoti skaisti un atbilstoši šādam te literāra komiska tēla varoņa statusam, viņa identitāte atklājas pakāpeniski un tikai laika gaitā. Jo, ja piemēram, kas publicēts žurnālā Karoks 5. numurā 2007. gadā intervijā Guntim Berelim, tad Mārs Bērziņš pats atklāja, ka pirmais sižetiņš, kas viņam ir nācis prātā, ir bijis Gutenmorgens un Karma, ar radošām atsaucēm uz Daniela Harmsa norādēm, ka pirmā ideja apmēram 2005. gada marts. Tad precizitātei dzīvē vienmēr ir tāda kādreiz ne tikai būtiska, bet arī komisku efektu dodoša situācija un vajadzība. Un laiks ir pagājis, un attiecīgi 2017. gadā šajā te mēneša rakstā konteksts Mārs Bērziņš atbild uz jautājumiem autoram, jo jaunākais Gutenmorgens un Esse tur ir publicēts. Un proti viens no jautājumiem, kad un kāpēc dzīva ideja par Gutenmorgenu, proti, kad ideja pirmajām gabalām uzplaiksnīja 2005. gada 17. martā, 23:57. Galvenā varoņa vārds prātā ienāca tā paša gada 19. martā, 7:12. Kāpēc? Nav nejausmas. Nākamais piegājums, tas nozīmē, ka būs līdz sekundēm. Bet tur ir izaugsmes iespējas šai ķēdītei uz priekšu. Bet, skatoties tālāk, tātad, ja jau mazie gabaliņi ar un par Gutenmorgenu aug, ja mēs zinām, kādā balsī runā Gutenmorgens, tātad vidējais latvietis, tad šobrīd mēs varam skatīties jau uz izrāvienu vidējā latvieša, gan literārajā, gan pēc tā, ka redzēsiet arī filmu versijā. Un proti līdzās īsākajiem gabaliņiem, proti nāk 2015. gada pieteikums, sauksim to par garstāstu vienciemā, kuru veido 12 atsevišķas teksta vienības, kuru virsrakstos, kurus jūs pašlaik redzat uz ekrāna, varbūt, ka nav precīzi nolasāma, tāda precīzi teksta chronoloģija vai sižetiskā kaut kāda precizitāte, un tomēr tā ir konsekventa, loģiska, ar virzību, ar nolūku, tā pieteikuma līdz pat pašvērtējošam, ironiski kritiskam atrisinājumam. Un tas, ka neesmu par šo jautājumu apspriedusi ar rakstnieku pašu, bet zinot to, ka viņa mazajos gabaliņos, stāstiņos par Gutenmorgenu ir ārkārtīgi daudz skaistu spēles elementu, kuri šķietami nejauši, bet īstenībā ir skaisti jauši iespēlēti. Man, piemēram, ļoti patika arī lasīt šos 12 garstāstu atsevišķo daļu nosaukumus, kā tie savstarpīgi veido kaut kādas asociācijas. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka pēdējie 2 gandrīz vēl ar asociācijām uz Jane Austen, vai ne? Līdz 1813. gadam mēs tur varētu aiztiekties. Vēl, ja mēs piesaistām radošu spēli, kā literatūrai piederīgu un attiecīgi Gutenmorgens un vidējais latvietis vispār pieļauj spēlēšanās prieku, tad uz laukiem. Un tad 2 atrisinājumi – lepnums vai uz laukiem un kauns. Un ļoti atkal mūsdienīga pozīcija ar dažādajiem atrisinājumiem. Zīmīgi, ka filmā otrais netiek izmantots. Tur principā beidzas ar lepnumu. Bet, ja mēs skatāmies uz šo jautājumu jau tajā kino piesaistē, tad mēģināju veidot tādu nākamo. Tātad šī te piesaist ar filmu. Kāpēc ar filmu? Tāpēc, ka tīri šī te chronoloģija, ka 15. gada
1. jūnijā 3 rakstnieki projekta attiecīgi viens ciems visu Latviju ietveros, dodas katrs uz savu vietu Latvijā, Valgāla ciems, Apes Lutišķi un Ape, tad ir tā Gutenmorgena dzimtene beigu rezultātā. 15. gada 15. novembrī ir balsošana par to, kurš labākais. Un, attiecīgi par labāko uzvarētāju, tad top veidota filma, un konkrēti tāda, tur arī īstenībā ļoti skaista ciparu tāda chronoloģija un skaista līdzsvarota no abām pusēm lasāmība iznāk arī. Tad uzvar Māra Bērziņa šis te piedāvātais Gutenmorgens Vienciemā ir oriģināla teksta nosaukums un sākt veidota filma tapt Gutenmorgens Vienciemā, kuras pirmizrāde attiecīgi ir 2016. gada 18. novembrī. Filmas kopīgais garums ir 54 minūtes, un interesanti šajā filmā ir tas, ka tur var ieraudzīt visu šo procesu. Procesu par to, kā rakstnieks iepazīstas ar vidi, par to, kā rakstnieks intervē cilvēkus, par to, kā citi intervē viņu. Un tā tālāk, līdz ar to tā ir filma. Režisoris Linda Soltes iecere, veidojot šo filmu, ir bijusi faktiski sapludināta dokumentālā un mākslas kino robežas, un tas ir lieliski izdodas. Viņa pati vienā no intervijām atzīst, ka viņa ir vēlējusies veidot filmu, balstoties uz amerikāņu režisora Weslija Vēlsa Andersona filmu stilistiku. Proti, ja man kā tādam vienkāršam mirstīgam kino skatītājam vajadzētu to pateikt, kā es to redzu pēc atsevišķu Andersona filmu epizožu, bet šo te traileru tagad tāds mērķtiecīgs noskatīšanās, tad tas ir principā ļoti detalizētas, ļoti skaisti, precīzi izzīmētas vides, elementu, stāsts, un ko tas daudzums ap mums, kas ir ap mums un vienlaicīgi stāsta par mums. Kāpēc tā telpa ir tieši tāda, kā tā ir, kāpēc tur kādreiz skaista simetrija tieši rada aizdomas, ka tai simetrijai vai tur maz vajadzēja būt un tam līdzīgi. Un attiecīgi, tad, kad par šim te Wes Andersona filmām mēdz teikt, ka tās ir sadzīves mēroga dzīves modeļu pierādījums, vai tās rāda dīvaino reālismu vai burju reālismu vai rāda autonomo realitātei pasauli, tad savā ziņā līdzīgi šo te stilistiku patiešām var ieraudzīt Linda Solte šajā te filmā pēc Gutenmorgena motīviem. Proti ar ierēdni no Rīgas, lēnajā kustībā, viegli apmaldoties, izstaigājot, izlidojot, psihodēliskā vīzijā, pieredzot vienu jūrmalciemu vietu, kur viss ir pa vienam. Beigu rezultātā viens ciems, viens Gutenmorgens, tāds melanholiskas pārdomas jūras krastā viņa versijā. Bet tātad, ja 2016. gadā šis te projekts ar visu filmu un attiecīgi kāds izskatās Gutenmorgens, ja mēs zinām, kādā balsī runā, sākotnēji kā izskatās, tad šis te, kā šajā gadījumā, aktiera Andra Keiša versijā. Bet pirms tam ir vēl 3 filmas, kurās arī Gutenmorgens ir redzams. Jaunākā no tām un no 3 izfilmām mazāk zināmā relatīvi ir bijusi 2013. gada filma, proti Gutenmorgens un Jāņi. Attiecīgi 2011. gada filma savukārt ir iegūjusi visvairāk atzinību, ar to domājot Gutenmorgens un Trešā acs, jo šī filma savu laiku tika nominēta arī Lielajā Kristapā 2012, iegūstot 2 nominācijas, proti labākā īsmetrāžas spēļu filma, tā ir 10 minūšu filma, vai arī attiecīgi labākais grima mākslinieks. Filma neuzvarēja nevienā no šīm kategorijām, bet ne par to ir stāsts. Proti tātad katrā gadījumā visplašāk redzētā un vērtētā filma. Un pati senākā Gutenmorgena versija kino ir 2009. gadā, proti Gutenmorgens un laika mašīna. Ir tā, ka filma no 9. līdz 13. gadam skatoties ir zinām transformācija piedzīvojusi īsfilmu versijā tādā ziņā, ka režisore pamanījās nomainīt uzvārdu, un ja pirmajai filmai kā režisore ir Elīna Lihačeva, tad attiecīgi 2. un 3. gadījumā Elīna Eichmana ir šīs te spēļu filmas 2. un 3. versijas īsfilmas autori, viņi ir arī scenārija autori, balstoties uz Māra Bērziņa šo te literāro pamatu. Ceru, ka uz ekrāna var redzēt šo te skaisto transformāciju. Un uzreiz piebildīšu, ka pirmajā
Pirmajā īsfilmā 2009. gadā tikai 2 aktieri. Gutenmorgens ir Kaspars Notiņš un viņa galveno partneri sarunās arī tekstā. Māra Bērziņa grāmatiņā, izpraus grāmatiņā Kalniņu ir tēlo Ķirts Krūmiņš, kas konsekventi tiek realizēts līdz galam arī līdz 13. gadam, bet Andris Keišs kā aktieris arī jau pirms savas kulminācijas Gutenmorgena lomā 2016. gadā ir bijis iesaistīts kino ar Gutenmorgenu saistībām. Un proti 2011. gadā šajā filmā Gutenmorgens un trešā acis Andris Keišs spēlē Bērziņu. Un tātad viņa paaugstinājums no Bērziņa uz Gutenmorgenu. No otras puses, tas varētu dot arī uzdot tādu noslēdzošu skaistu jautājumu, jo, ja mēs paskatāmies tātad Gutenmorgens un trešā acis filmas tādu kadru kopsavilku, mēs redzam arī Andri Keišu kā Bērziņu šajā tur, redzam, vienā epizodē, un pieliekam klāt Andri Keišu kā Gutenmorgenu 2016, tad redzam, ir kaut kāda interesanta līdzība, par kuru jūs drīkstat padomāt, veroties 2 Gutenmorgenos, Kasparās Notiņā un attiecīgi Andrija Keišā. Bet kamēr jūs tajā versieties un domāsiet, kas tā ir par līdzību, savu idejas beigās izstāstīšu, kāpēc, manuprāt, ir zinām līdzīgi, lai gan aktieri citi. Ja? Es mēģināšu atbildēt savā šajā te sarunas daļā, bet, kad jūs par daudz man vajag pamāt. Paldies. Proti, uzdevu sev jautājumu, vai skatoties uz šīm te pārmaiņām un transformācijām, vai tas ir tas pats vai cits Gutenmorgens, ja salīdzina garāko tekstu ar īsajiem, mazajiem tekstiņiem. Tas, ka garākajā tekstā, proti vienciemā, ir daudz visādu skaistu citātu un norāžu uz īsprāzes darbiņiem, tas ir arī skaisti pamanāms. Un tie pārējais soļi ir gan ideja par karmu, alpu kondors, biškrēsliņi, arī psihodelisks lidojums, tiesa izstāstos, tas nav gluži kājas veidolā, bet tik un tā brīva robeža pārkāpšana tur notiek. Man šķiet, ka šī interesantā spēle, galu galā, ja Keišs ir sākotnējais Bērziņš, tad īsprāzes gabaliņos, kuru autors ir Māris Bērziņš un galvenais varonis Gutenmorgens, izvēloties par vienu no tēliem Bērziņu, veidojas interesanta šī autobiogrāfisko spēļu detaļu virkne. Bet Bērziņš kā tēls, Māra Bērziņa īsprāzes gabaliņos, nav tas, kurš veido lielākoties sarunu pāri ar Gutenmorgenu. Šajā gadījumā viņu pilnīgi izkonkurē Kalniņš, ar kuru sākus un ar kuru rises lielākā daļa sarunu un pārpratumu. Tieši viņi, tātad Gutenmorgens un Kalniņš, visbiežāk veido neparastā sadarbībā esošu pretstatu pāri. Bērziņš kā konkurents visvairāk tiek pieteikts, un šo attieksmi iespējams aktualizēt tieši radošajā pozīcijā. Un Bērziņš ir viens no draugiem kopā ar Zariņu, Ozoliņu un Liepiņu, kuri kopā ar Gutenmorgenu ir gatavi realizēt neparasto mākslas projektu, pat apcerot iespēju rakstīt finansējumu pieprasījumu Kultūra Kapitāla fondam konkursā. Tas ir izprāzes gabaliņā Gutenmorgens un Baltie zaķīši. Bet skaisti būtu, ja no viena tilta novelk uz otru un karājas balti zaķīši. Bērziņš ir viens no tēlu virknes vidusposmu pārstāvjiem, kad veidojas ķēdes, tāda reakcija ar nemitīgo skaņdarba uzlabošanu un padarīšanu par mazliet sev līdzīgu, iegūstot šādu gala rezultātu. Tas ir citāts no fragmenta Gutenmorgens un skaņdarbs. Proti, Vītoliņa opera, Strazdiņa, Purviņa, Krūmiņa, Bērziņa, Kārkliņa, Liepas, Liepiņa, Krastiņa, Žamalovskina, Siliņa, Leiņa, Riekstiņa, Pļaviņa, Zeltiņa, Ozoliņa, Zariņa, Kalniņa un Gutenmorgena tēvs. Viens skaņdarba nosaukums. Ja šo te īsprāzā ieskicēto skaisto vārdspēli pārliekam uz garāko tekstu, tātad šis te 15. 16. gada variants, tad ir tā, ka Kalniņš, kurš tiek piesaukts Māra Bērziņa tekstā vienciems, attiecīgi pēdējā fragmentā, bet filmā tā arī neparādās. Bet šajā skatoties tekstuāli ir tā, ka garstāstā tam saiknei ar Kalniņu kā galveno sarunas partneri ir veltīta šī te neklātienes epizode, jo tiek vienciemā sastapta pēkšņi Kalniņa māte, kas, kā izrādās, tur dzīvo, nav Kalniņa, arī Krūmiņš ir vien pēc tam
fināla epizodē pie slimnīcas stūra, pīpojot ienāk prātā, ka viņš jau kā bagātnieks varētu kaut ko palīdzēt Vienciemā atjaunot. Bet toties filmā šajā, proti Gutenmorgens un Vienciems, ir Māris Bērziņš pats. Un tādā nozīmē, ka viņš parādās gan filmas sākuma dokumentālajā daļā, kā viņš intervē, kā viņu intervē, gan arī patiešām jau mākslas kino, tādā atrasinājuma daļā, kad viņš ir viens no vienciemiešiem, kurš ir uzaicināts uz svinīgo sapulcēšanos, ap viesību galdu un tā tālāk. Viena no pārpratuma pastāvēšanas izveides sistēmām Māra Bērziņa humoristiskajos stāstos balstās uz valodas spēlēm, uz valodas daudzveidīgām un radošām potencēm. Viss, protams, sākas ar galvenā varoņa vārda iegūšanu, kas atbilst savā ziņā tādai pasaku, jeb mītu varoņa būtībai, jo vārds ir zīme nākotnes ceļam. Un Gutenmorgena gadījumā īsprozā vārda došana un izvēle ir piespiedu piešķiršana situācija realizēta divkārt. Un abos gadījumos atšķirīgs ir tikai tas, kas dod vārdu – vecāki vai milicijas darbinieki. Abos gadījumos viņi izvēlas, ka tas, kurš pirmais nāks, no tā vārda izrietēs. Savukārt, pieliekot šobrīd jau izskaņā klāt atsaucis uz garstāsta tekstu, proti tieši kino versija šajā te filmā Gutenmorgens un Vienciems piedāvā jaunas variācijas. Un tad līdzās vārdam Gutenmorgens, ja jau mēs nonākam arī īpašas valodas izrunas ziņā vidē Latvijā, tad galu galā, kad tu pasaki cilvēkam, kā tevi sauc, un kā tevi reiz domā, ka tu esi vācietis. Tev pirmkārt jāizstāv ka tu esi latvietis pozīcija, otrkārt, tad attiecīgi Martas Lapiņas piedāvātais variants, ka bet es tev varētu saukt par Guntišu vai Morgišu. Labāk par Guntišu izskan filmā, un attiecīgi atkal filmas beigu kadros atkal pilnīgi cits variācija, dodot varonim vārdu Morgenbergers, jo ir ļoti grūti uzreiz visu laiku atcerēties, kā tad ko nu sauc. Nu, lūk, tad, ja būtu tagad rezumējot jāatbild uz jautājums, būtu uz to, kas tad ir tas, kas saista jau no 2005. Gada līdz 2017. gadam joprojām ļoti dzīvīgo Gutenmorgenu, pirmkārtām viņš nenoveco īpaši. Jo tad, ja seko līdzi literārā tēla biogrāfijai, un tad drīz varēs sākt sekot līdzi, kādas ir norādes par sievu, ko mēs zinām par viņu bērniem, tas viss tā palēnām atklājas, jo mēs taču arī katrs savu dzīves romānu rakstām epizodēs katru brīdi un nemitīgi. Principā tas ir tāds, gala rezultātā būs arī varbūt kaut kāds Gutenmorgena dzīves romāna rezumējums. Bet skatoties uz diviem aktieriem, kuri šobrīd, tā mēs varam iedomāties, kā izskatās vidējais latvietis, vidējās paudzes vidējais latvietis, neatkarīgi no tā, Kaspars Notiņa vai Andra Kēša versijā. Manuprāt, tā sejas izteiksme ir absolūti adekvāta, un tieši tā vajadzētu izskatīties lieliskam vidējam